kakla sāpes, aizsmacis deguns bērnam, cik ļoti pazīstami. It kā izveseļojos, aizgāju uz bērndārzu un atkal tieši tas pats. Mīļās mammas, jums ir jāsaprot sekojoša lieta, ka tieši sīnusi un mandelēts tie ir pirmie depo, kas attiecīgi noķer vīrusu, baktēriju vai vienšūnu, kas ir iekļūs jūsu bērna organismā. Un tāpēc ir šīs kakla sāpes, aizsmacis deguntiņš. Un attiecīgi, ja mēs nerīkojamies uzreiz, tad visa šī infekcija iet ar vien dziļāk un dziļāk, un tad ir ilgie, garie klepi. Tātad, ko darīt uzreiz, kad bērns atnāk mājās? Mammas ir visgudrākās, un mammas jau redz, kad bērns ir atnācis mājās ne tādā stāvoklī, kā gribētos. Mēs saprotam, kaut kas nav kārtībā. Uzreiz ejam pie savas darbas aptieciņas, ņemam Paude Arko, tā ir skudru koka miza. Tātad devas būs atkarībā no vecuma, tātad kāds ir vecums, vecuma īpatnības, vai arī varbūt kāds jau no bērniņiem pie dabas vielām zina, kā šīs dabas vielas uz viņu iedarbojās, tad attiecīgi arī šīs devas ir, protams, savādākas. Tātad Paude Arko, kā dabīgais antibiotiķis, ņemam pa vienai kapsuliņai H-500 kā antioksidantu, lai palīdzētu imunitātei. Protams, tālāk ņemam lakricu, jo lakrica ir ārkārtīgi svarīga tieši šajā procesā pie tūskainības. Jo jūs parasti arī tad jūtat, kad ir šī iekšējā tūska un mazulim ir grūti pāelpot gan caur degunu, gan arī attiecīgi ievilkt elpu, un kā ievelk elpu, tā ir šis spazmatiskais klepus kā reakcija. Lūk, tāpēc mēs ņemam lakricu, jo lakricai ir fenomenāla iedarbība, kā noņemt šo iekšējo tūsku, un principā lakricu var arī lietot pie dažādiskām asmātiskām epizodēm, bet tas tā zināšanai. Tāpēc lakrica klepumu iekšējai tūskai tieši šādiem elpceļu vīrusiem derēs ļoti labi. Kā arī ņemam tālāk silvermaks. Silvermaksu šajā gadījumā pilinam gan deguntiņā pa vienai pilītei ik pēc 2 stundiņām, kā arī iepūšam kakliņā 2 pūtienus arī ik pēc 2 stundām. Lūk, tātad, ja jūs esat sapratis, ka bērns ir atnācis mājās vai pēkšņi bērniņš jūtas ne tā, kā tam vajadzētu būt, ne tā, kā viņš jūtas ikdienā, tad uzreiz ņemat šos produktus un liekat lietā. Kas būtu ļoti svarīgi, atkārtojot, protams, šo visu ik pēc 2 stundām pa vienai kapsuliņai vai 2–3 stundām, skatoties, cik vecs ir bērniņš. Tad, kad jūs redzat, kad mazulim viss ir kārtībā, tomēr vēl vienu dienu paturpinat šo produktu lietošanu, lai nav tā saucamā atkrišana atpakaļ. Paldies!